ir sācis līdz stipras lietus. Mēs tagad prasīsim padomu mūsu lietas ekspertam, ko darīt šādās situācijās. Vai jūs lūdzu varētu pasāstīt, ko darīt lietas situācijā? Es lūdzu. Viņš nevēlās runāt, es komentēšu darbu. Vispirms paņemam obligāti pārtikas plēvi. Izdarām caurumus, lai ir ar ko elpot un lai mēs varētu skaidri redzēt. Aptinām galvu, lai tā nekļūst slapja. Elpojam ar muti, ja tagad caurums nav izdevies izdot. Notinamies kārtīgi, arī kaklu un krūtis, kā arī vēderu. Protams, neaizmirstam par pēstarpi. Tā ir ļoti svarīga vieta mūsu ķermenim. Turpinam ar muguru un pleciem. Atkal pie vēdera. Tālāk dodamies uz leju. Aptinam kājas kārtīgi, lai nekas nesamļim. Lai biksiņas paliek sausas. Tieši tā, biksiņas ir ļoti, ļoti svarīgas. Jā. Varam tīt arī otru kāju. Un tā vienīgā plēve pārti. Turpinam tīt kājas līdz lejai un kustinam roku pirksts kustinam, lai nestāvst rokas, jo rokas sāk parasti pirmās. Un galvenais turpinam elpot, tas pats galvenais. Protams, neaizmirstam, jā, par elpošanu. Kad process ir pabeigts, apmēram, tad var veikt dažādus vingrinājumus, lai nebūtu augsti. Piepumpēšanās, piemēram, kā arī var pavaļāties. Vājāšanās ir visforšākais process, jo viss ir sausts. Cilvēks paliek pilnībā, sausts īpaši viņa biksiņa. Veicam pietupienus, lai nebūtu augsti. Ja sēž, varam palēkāt. Lēkāšana ir ļoti foršs process. Tad meditējam par lietu un neaizmirstam elpot. Tagad domas un, ja mēs sēžam, tad varam ielikt rokas padusēs un kustināt kāju un gurnu. Gurnu kustības ļoti labi palīdz, jo tās pilda visu ķermeni. Un augšas. Un tagad paldies par jūsu pamācību, lai veicās izturēt šo lietu. Lūdzu, cīnieties! Paldies!